tas Prieškalns atrodas tikai kaut kādi sīki pauguri, koki. Kaut kur jābūt, es esmu tuvu, es to jūtu. Mani zvanis to saka, ka būs tūlīt klāt. Kur te? Viens par slīkums. Vēl viens. Tā. Kartu nevalot, tad jābrauc šādi. Kas tur vēl māja ar rokām kaut kāds? Līdz tam piebrauks, jā. Stulbum Kalngals vienkārši sakot! Tā pārsliņa tā verās, iemauc grāvī, nesastūrēja. Bet klausies, čau, no šitādām riepām, pa kuriem? Nu, kādas ir tādām braucam, zika? Labi, ka es vadu jums dāvanas no Sailoviča. Dāvans? Jā. Kāds pilns bagažnieks. Nu, redzēsiet. Braucam, parādīsim, sakosim būs. Davai no sākuma izvalkam, jā? Labi. Okay. Klausies, tu vispār esi baigais labais rūķis. Paldies, ka tu man šitā te izglābi. Vienmēr labi. Klausies, tālu mums te vēl jābrauc? Nē, nu klausies, nu to arī, nu jau sāc jautāt, nu, zini, cik man dienā reizes tas jādzird. Man jau šitā te tālu, cik tu ilgi, Nē, nu labi, kā tu būsi. Arī darbiņi darāmi, nu es te visu dienu nevaru tevī pavadīt. Tūlīt būsi klāt, tikai mazliet pacietības, tūlīt. Vēl pāris metriņi, vēl pāris kilometriņi var būt. Jau, nu ne jau kilometriņi, nopietni. Galvenais tici. Egli, bija. Johoj Dievu, bet tu jau ordinējis normāls ar pilnu pulksteņu ņemams, man liekas. Savādāk nevar mūsdienās vairāk. Agrāk brauci, man liekas, ar ragavām un ziemeļbriežiem. Nu jā, bet nu nav, nu šitādi ceļi netīrīti, te vispār nekas nav darīts. Sniega kupens, nu jau cik rozāli. Nu es jau te nelīstu iekšā, nu jo. Viss kārtībā, galvenais ir nemīgs. Jā, nu moši aiziesim ar kājām, nav jau obligāti visur jāpiebrauc klāt. Nu labi, ja tu tā vēlies, iesim ar kājām. Nāk, davai teikt. Nē, nu labi, bet es esmu diezgan aizņemts cilvēks, man tomēr tā pārsliņa jāsariktē. Es arī aizņemts cilvēks. Bet ja tu mani piečakarēsi un šits ir kaut kāds stulps joks, ja, tad rūķi es tev atstāšu mežā. Nekā nebija, tad visus ceļus zinu. Varbūt tā neapmānīsi. Ejam. Tu domā, taču tur ir riepas? Nebija, kaut kas tur bija, tāds liels apaļš. Es jau tagad neskatos nepētu visu man. Man tik Sailum veķis iedod un visu kvarta ved. Un es vedu. Eku ir, redzi, eku stāv. Eku pamanīt. Jau, nu nemūli. Nu nopietni. Tādā! Lūdzu. Nu nopietni. Oze Racings. Un Sail un Ice Blazers. R18. Jau, vecī. Šitās tā ies kalnā. Nē, rūķi, tu tomēr esi labais. Klausies, bet aizvedīsi mani atpakaļ? Nē, klausies, nē, nu es visu saprotu, es tevi atvedu. Tu domā, es jau bezmaksas taksometrs kaut kāds esmu, nu, nāksies vien. Mēs uz muguriņas, ragaviņās, čuku, un uz turieni jādodās, tajā virzienā. Nu, paga, bet man līdz Brieškalnam jātiek, nu tas nav tik tuvu. Man nav laika, man ir jāved nākošiem klientiem atkal dāvanas. Es vienīgā persona uzticamības Sailum vecimais, es tā nevaru. Nevar tā izdarīt, tā kā viss te gribi. Nu paldies tev, bet ej, tu ieskrieties. Tu zini, cik mana mašīna ēd degvielas? Nu jā, labi, tikšu pats galā. Iet ar kājām, tiku galā ar rūķi, braukšu ar rūķi krūzaki. Godīgi, īstenībā ir baigi foršais uzņēmums Latako, kurš ir Sailum pārstāvis Latvijā, un ir riktīgi atraktīvi džeki, kuri piekrita atbalstīt gan mūsu pārsliņas projektu, gan arī ar jaudīgām, tiešām jaudīgām balvām autotraks sacensības, kuras norisināsies 3. februārī Ērgļos Brieškalnā. Mēs brauksim. Es ticu, ka tu arī brauksi. Dāvans esam saņēmuši. Fantastiski.
Bet laikam būtu grēks šādus diskus ar šādām riepām likt uz tik nepievilcīgu automobīļu. Tā kā mēs vēl noteikti piestrādāsim pamatīgi pie vizuālā noformējuma, kā arī dreskoda. Esam daudz strādājuši, pārlasījuši visus vādus, sveces, dzirksteles, kompresijas, degvielas sistēma pārbūvēta. Automobils 10 gadus nebija kustējies, nu tagad kustās, liekas, ka diezgan zvērā. Nu, baigi grūti saprast, jo riepas virsū nav nekādas, ārā mums ir sniegs, ja jums nav sniega, tad mums ir sniegs. Tagad cītīgi pastrādāsim pie vizuālā noformējuma, uzliksim jaunos Cylon aizblēzerus, Ozē diskus, nu un tad jau noteikti seko līdzi un skatīsies, kā mums ies tālāk. Čau, tiekamies!